Labdien! Šī video virtuve un turpmāko laiku ir mums būs žāns. Šodien pagatavošu ābolus čēlītes mīklā. Vajadzēs āboli, milti, olas, sāls, piens, auga eļļa cepšanai. Traukā iebēr miltus, sāli, samājas visu, tad pievieno olu un pienu. Visu rūpīgi samaisim. Līdz masa mīkla paliek viendabīga, līdzīgi krējumam. Mīklai ļauj pastāvēt 1 stundu istabas temperatūrā. Pagāja gandrīz stunda, mīkla gatava. Ābolu nomazgā, nomaso un izņem sevdi. Un sagriež šķēlītēs no aptuveni 7 mm biezus. Pannā lej eļļu. Ābolas čēlītes iemet sagatavotā mīklā. Un nedaudz patur, lai notek lieka mīkla, un cēp sakasētā eļļā. Šķēlītes cep no abām pusēm, līdz tie kļūst zeltaini brūni. Jācep uz vidēju uguns, lai nedeg. Ābolas čēlītes jāliek uz papīra tvīri, lai notek lieki tauki. Man vēl palika te mīkla, jo es no sākuma paņēmu 2 ābolus, bet palika 4 āboliem. Tā kā mīkla uz 4 porcijām. Gatavs ābolas čēlītes pasniedz pārkais ar pūdercukuru, var pievienot kanēlu, kā kuram garšo. Galvenais lieta. Garša laba, kā ābolu pankūks, iekšā ābolu mīksti, labi garšo. Lai labi garšo, veiksmi gatavošanā balsojiet, komentējiet.